Talsi, Sabile, Strutele tie ir Kurzemes vietvārdi Rīgā un atbilst senajai tradīcijai ielām Daugavas kreisajā krastā dot Kurzemes un Zemgales pilsētu vārdus. Talsu iela sākas zīmīgā krustojumā, kur satiekas Smiļģa un Bāriņu ielas. Sākumā Talsu iela kāpj kalnā un met līkumus, atgādinot, ka pirms 150 gadiem to ierīkoja Āgenskalna Smilšu kalnos. Mājas te sāka celt ap 1873. 1875. gadu, bet ielas kreisā puse līdz Nometņu ielai ilgāk palika neapbūvēta, jo te atradās Krauzes un Freimaņa dārzniecības. Iela zem Āgenskalna televīzijas torņa, kā to dēvē paši iedzīvotāji, beidzas citā zīmīgā krustojumā, kur satiekas ar Sabiles un Ormaņu ielām. Talsu ielas sākumu iezīmē divu ēku tandēms, kam dažādas adreses. Smiļģa māja, tagad Teātra muzejs kalnā, pieder Smiļģa ielai, bet Teātra biedrības ēkai, kas ierakta kāpā, adrese ir Talsu ielā 1, lai gan padomju laikos tā celta kā Teātra muzeja piebūve. Vakarā muzejs tika slēgts un sargs dzīvoja Smiļģa mājā no otras puses. Tad, lai mēs šo atslēgu nodot, mēs iekāpām būvbedrē pa vienām trepēm, izbrīdām un tad pa otrām trepēm uzkāpām augšā un atdevām atslēgu sargam. Nodeva šo māju eksploatācijā, kā toreiz teica, 1979. gada 24. decembrī. Iedomājieties šo datumu. Ja? Tā bija pasakaini skaista zāle viņiem. Viņu reprezentācijas zāle bija viena no skaistākajām Rīgā, no gaumīgākajām, no modernākajām, no elegantākajām. Tad nāca jaunie laiki, 90. gada sākums, un viņiem bija sapnis izdevīgi izīrēt šo telpu. Un, protams, viņi arī izīrēja, bet nezināja īsti, kam ir izīrējuši. Jo, protams, tā bija fiktīva persona, ļoti cienījama, ja? Bet izrādījās, ka aiz tās stāv, es uzdrošinos teikt, mafija aiz tās stāvēja. Iestādījums saucās Paradīzo. Vakarā tādas ļoti, kā šodien saka, biezas mašīnas rindā stāvēja pa Talsu ielu. Šeit tika gatavotas Ivana Haritonova 40 gadu jubilejas svinības, bet viņas nojuka vienu iemeslu dēļ, tajā rītā Haritonova apcietināja. Rakstīts bija tā, ka viņi nedrīkstēja sākt neko darīt, jo tad to varētu uzskatīt, ka kāds grib pārņemt šo rūpalu, ja? Un līdz ar to visi stāvēja vairākas stundas, pēc tam pagriezās un aizgāja. Un tad vienā dienā vai vienā naktī šie cilvēki pazuda no turienes. Pazuda ar itin visu, kas bija šai mājā. Šīs telpas daļēji tagad aizņem mūzikas muzejs, bet apakšā šī zāle atkal ir pārīrēta, dubulti izīrēta jaunajam Rīgas teātrim, kas rāda šeit dažas izrādes. Garo dzīvi, ledus, soņu. Es jūtu, ka tā Pārdaugava kļūst par kultūras centru. Un kad iedomājās, ka vēl uzcels Nacionālo biblioteku un kad būs vēl akustiskā koncertzāle, te ar roku aizsniedzam, mīlīši tad, lai tas Rīgas centrs saņemās, ja? Bet jau tagad mūzikas muzejs aicina uz unikālu pirmatskaņojumu. Ar visām kļūdām. Mūsu paziņa Georgs Mintauts, kurš ir jau pensionēts žurnalists un kurš dzīvo Talsu ielā 25, mums atnesa materiālus, dažādus nošu materiālus, kur starp tiem bija arī Āgenskalna dziedāšanas biedrības maršs, kurš ir varbūt uzrakstīts nedaudz pirms 900 gadiem, bet pārrakstīts precīzi ir 1900. gads. Vēl kāds cits interesants dokuments no Haraldam Metnim veltītās izstādes saistīts ar Talsu ielas 7. ānamu. Veselības veicināšanas biedrības slimnīcas atklāšanā un iesvētīšanā 1939. gada 12. februārī.
Profesora Paula Stradiņa iekārtotā slimnīca padomju laikā bija zināma kā onkoloģiskais dispansers. Tagad arhitekta Vilhelma Bokslava projektētā ēka ir visai nožēlojama, jo tā arī nav atrasts īstais saimnieks. Tiesa, saimnieki ēkai mainījušies bieži. Bagātie Rīgas tirgotāji Pīlavi 1911. gadā to uzcēla kā privātu bērnu patvērsni. Pirmā pasaules kara laikā te iekārtoja hospitāli, bet pēc tam nams piederēja Rīgas skolotāju institūtam. Mans tēvs Jānis Līcītis, komponists un mūzikas pedagogs. Viņš ilgus gadus nostrādāja Jāzepmediņa mūzikas vidusskolā. Šajā mājā, ko mēs tagad visi redzam, ir pavadījis 6 savas jaunības gadus, mācoties Rīgas skolotāju institūtā, jo šajā mājā atradās Rīgas skolotāju institūta internāts. Šo grāmatiņu man uzdāvināja Roberts Zuika. Tas ir noteikti zināms vārds, arī muziķis, kas dzīvo Amerikā. Jau 90 pāri gadus vecs, viņš ir man tēva klases biedrs, un viņi kopā šajā internātā ir arī dzīvojuši un kopā muzicējuši internāta laikā. Viņi veidoja tādus saucamos dubultu kvartetus, kur dziedāja 8 līdz 10 gan puiši, gan meiteņi. Un tad šie dubultu kvartetu mēģinājumi bieži vien tika, protams, noturēti internāta telpās, un tad, kad viņi laikam jutās jau pietiekami sagatavojušies, tad viņi esot 3. stāva balkonā dziedājuši, un tad jau viss Agenskalns esot logus atvērs un klausījies, jo viņi, protams, ļoti labā līmenī to darīja. Tieši pa Talsu ielu iet robeža starp Švarcmuižu, kas ir Kauna, un Gravmuiža, kas ir Leja. 5. ēkai interesants trepes, jo pašlaik viņi nefunkcionē, nedarbojas, bet var iedomāties, ka tu ej pa tām trepēm, tad tu apskat visu apkārtni un redz diezgan tālu, tāda patikama sajūta. Vecais nosaukums Musen Štrāse tulkojumā it kā izskatās Brīvdienu iela. Man tas viss tulkojums ļoti simpatisks, jo vēl ir tulkojums Mūzas iela. Tausta iela 8 ir ļoti īpatnēja māja, ko būvēja Indriks Devendrūs. Īpatnēja ar to, ka pilnīgi fasāde ir saglabājusies, kas būvēta pēc dienvidu vācu stila ar visiem kokgriezumiem. Saglabājas sandriki, pogu apmales, portāls. Talsu iela 7, viena no tām mājām, kas saglabājas pilnīgi no 1875. gada. Tā daļa, kur ir jumta odziņi, 2, tā ir tieši vecāka daļa. Un būvēja savu laiku arhitekts Jānis Baumanis pēc viņa projekta. Un tāda tipa mājas bija viscaur šeit. Tāda nelielas 2 istaba ar virtuvē, strādnieku mājiņas, kur vēl bediņos kaut kādas nelielas dzīvojamas virtuves izvietojas. Vēlāk, protams, 898. gada tur piebūvēja nelielu piebūve ar dažām istabām. Līdz ar to šodien tā māja izskatās diezgan paliela. Jūs vecāki te ienāca kurā gadā? 47. Un kā tad te izskatījās, kāds atceras? Smilšains bija. Taisījās kolhozu un bija jālaižas no projām. Tāpēc nāca uz Rīgu? Jā, uz akmeņiem. Tad turējām cūciņi, gotiņu, pieniņu vajadzēja. Tā. Laba dzīve tenīs Smilšu kalnos. Tāda vaina. Galvenais kluss un nomaņa. Ielas pretējā pusē 12. numurā pirms Pirmā pasaules kara uzceltas 4 arhitekta Jāņa Alkšņa projektētas koka ēkas. Pēc Bermontiādes saimniekam Oto Šilem rocība ļāvusi atjaunot tikai vienu namu. Šajā namā dzīvo jau 5. Zemīšu ģimenes paudze. Šilis kungs dzīvoja 1. dzīvoklī, kur mēs pašlaik esam. Viņš aicināja vienmēr savus īrniekus pie sevis savā dzīvoklī, tad, kad bija jāmaksā īres nauda. Un tas bija tāds kā rituāls, tāda ceremonija. Vienmēr dega svecīti uz galda, un viņš cienāja ar glāzi vīna. Un tā draudzīgā vide, es domāju, ka no tiem laikiem iedibināta vēl bija ļoti, ļoti ilgi. Slimnīcas gan dakteri, gan māsiņa dzīvoja mūsu mājās. Un mums nebija problēmas tajā laikā. Mājās dzīvoja savs frizieris, kas zēniem
frizūras taisīja, un viņi negāja nekur citur, tikai pie Levčēno konkoļa. 50. gados pa ielu brauca ar zirgiem, un arī pie mūsu vārtiem piestāja vienmēr sestdienās piena sieva, kas man prātā no 50. gadiem es redzēju savā acī, kā tur cēl to torni, un tas bija ļoti interesanti mums bērniem skatīties, kā tas tornis tur tik gāja uz augšu debesīs pretīm saulē. Vienā 1. maijā faktiski mēs te arī ar kaimiņu zēniem izdomājām apzīmēt šo sienu. Un uzrakstījām, tā kā uzzīmējām, tur vienu raķeti uzlikām, vienu saulīti, protams, tādā padomju tādā stilā. Un gribējām uzrakstīt, bija tāda slavena padomju dziesma, lai vienmēr būtu saule, lai vienmēr būtu mēnesis, bet gadījās kļūme. Un tur rakstīja, lai vienmēr būtu saulaini debesis. Tas bija dziesmas peksnīgais variants, jo Mārtiņš Zemītis kā nekā ir televīzijas pekšņu 1992. gada olimpiskais čempions. Tagad viņš strādā Eiroparlamentā Briselē, bet bērnībā gribēja būt Talsu ielas priekšnieks. Es domāju, ka tas drīzāk bija saistīts ar to, ka man gribējās ieviest kaut kādu kārtību, jo likās, ka kārtības ir diezgan maz. Šeit es biju uzbūvējis pirmo tādu darbnīcu, vai ne? Pats no dēļiem sazāģējis un uzbūvējis tādu māju, gluži tā kā koka māju. Un šitajā kokā es atceros, šī mājā dzīvoja viens vīrs, ko cilvēki teica, kas ir ar baltajiem papīriem. Viņš šita bija uzvilcis gultu augšā vienreiz. Es atceros šeit, nevar īsti saprast. Un tad viņš arī ziemas salā šeit bija tādas izvilktas tādas troses, un tad viņam bija tāda šļūtene ar augstu ūdeni, kas nāca taisa no tā lodziņa augšā. Un tad viņš šeit arī ziemas vidū arī mazgājās vienās apakšbiksēs. Tā diezgan tāda viena atsevišķa. Jāsaka, interesanti ļaudis dzīvojuši. Te ir ļoti kolorīti ļaudis bijuši. Bija domas, ka šeit būs metro, un toreiz mēs bijām ļoti, ļoti priecīgi, ka mēs tiksim pie jaunas mājas. Tādā kastītē mēs varēsim dzīvot. Bet plāns nerealizējās, paldies Dieviņam, jo mūsu māja palika, un mēs ļoti priecājamies, ka mēs neaizgājām nekur projām. Metro apdraudēja arī skaistāko Talsu ielas koka ēku 14. namu. To projektējis arhitekts Vita 1912. gadā. Latvijas laikā šo namu nopirka Dēliņu ģimene. Emīlija Dēliņš bija pazīstama pedagoģe, bet viņas vīrs Jānis Dēliņš 1905. gada revolūcijas dalībnieks, vēlāk žurnālu sējējs un zemkopas redaktors. Viņiem praktiski naudas nav bijuši toreiz. Es ļoti labi to vēsturi zinu. Ja? Viss uz aizdevumiem. 20 gadus, kamēr atdevuši. Un tas ir izmaksājis toreiz latos 15 000 lati. Man godīgi sakot, viss patīk. Tiešām koku māja, to jau nevar pateikt. Tāda jādzīvo iekšā viņā, un tad tik cilvēks var pateikt, ko koku māja nozīmē. Grūtākais ir uzturēt. Lecinsku ģimene uztur vēl kādu tradīciju. Šajā mājā atkal aug Emīls. Viņam vārds dots par godu Dēliņu dēlam Emīlam, pirmajam Latvijas goda konsulam Austrālijā. Īpaša relikvija ir arī Latvijas karogs. Šajā tā parasti mēs liekam. Tas ir īstais, tiešām. Kožu sēst nedaudz. Un no kura gada? 24. man tā teica. No pirmās dienas, kā viņi nopirka māju. Pārbraucot nometņu ielu, Talsu iela paliek it kā šaurāk, bet vecos laikos viņa bija ļoti šaura taciņa. Mēs redzam dažas mājas, kas cietuši no tā, kad paplašināja ielu 37. gadā. Kad vajadzēja plašāk viņa būt, tad mēs redzam, piemēram, Talsu iela 20 māja. Tā ir cietusi tik daudz, ka viņa pilnīgi nogriez, nošļaupt 2 stūri. Un pāri ielai mēs skatāmies 17. numurs, kas būvēts 1875. gadā. Tā ir atkal veranda, faktiski jau pārkapusi visas sarkanas līnijas un izgājusi pat uz trotuāra. Ejot pa Talsu ielu, mēs nonākam līdz ļoti interesantai ēkai, kas atrodas gandrīz uz 3 ielu stūra. Tas ir Sabīles, Ormoņu un Talsu. Viņa visvairāk gleznotā ēka Pārdaugavā. Būvēta 1876. gada pēc arhitektora Edelsona projekta. Sabīles iela tā ir paralēla nometņu ielai,
un šī jau arī saistīta ar nometnē. Un Sabijos 1C ēka, tādi projekti faktiski Rīga varēja būt tikai Bauderāja. Tas ir kara inženieru speciālais projekts. Šī māja ir celta apmēram 1880. līdz 70. gadā un bija pati pirmā māja, no kuras iesākās šī iela. Līdz ar to šī māja pret ielu ir nedaudz izvirzīta. Mums ir iebraukuši ar BMW istabā. Mums ir iebraukusi smagā mašīna ēkas stūrī vienā. Otrā stūrī mums iebrauc ar ceļam krānu strēli. Tas vienkārši liecina par to, ka viņi visiem ir kā traucēklis. Tas īpatnējākais ir tas, ka šī māja ir celta tikai uz 2 ķieģeļu bieza pamata, kurš pat nav savā starpā samūrēts. Un uz tā ir uzreiz likts koka vaņaks un tālāk būvēts. Šeit vienmēr cilvēki ir vairāk vai mazāk bijuši saistīti ar mūziku. Tāds bija mans sievas tēvs, kurš ir spēlējis un muzicējis kopā ar Raimondu Paulu. Tāpat tās arī mūsu dēli ir izauguši par muzikantiem. Viens spēlēja gitāru un otrs, diemžēl, bija skaļāki instrumenti. Tur nevar nogriezt klusāk, tās ir bungas. – 1917. gada 15. decembris. Šorīt pārbraucam no Āgenskalna un tūlīt ņēmu izvārīju svaigu kāpostu uz upi, jo mēs bijām vēršu gaļu uz kartiņas dabūjuši. Tā raksta mana vecāmāma. Šī māja piederēja vecvectēvam Jānim Pūtelim, un mana vecāmāma Melānija Grunšteina šeit ieprecējās. Vecais tēvs, viņš bija liela tirgotājs, un viņi tirgojās ar koloniālu precēm, un mums uz bērniņiem ir saglabājušās parādu grāmatas. Un, kad būs laika, tad mēs tā ritīgi izskatīsim tās parādu grāmatas un apstīsim, varbūt mums kāds vēl ir parādā. Jūsu vectēvam bija ārkārtīgi interesanta profesija, māju taksētājs. Jā, viņš novērtēja mājas. Māja, tas nozīmē, ka tu iznāc ārā, ap tevi ir telpa, un tā telpa ļauj tev brīvi domāt, brīvi kustēties. Man liekas, ka māja, tā ir brīvība. Tās ir mana tēva saraksta raganu balodi, kas sākās 49. gadā. Un, kad viņš bija Zviedrijā un tēvs Latvijā, un viņi bija traki marku krājēji, un tā saraksta balstās uz to, un kaut gan saraksti ir vairāk par markām, tur ir ļoti daudz nianses arī, kuras būtu interesanti interpretēt tādā vēsturiskā skatījumā. Tie laiki ir pagājuši, kad tētis ar Agņu onkolu sēdēja dārzā un sarunājās slepenas lietas vai par Latvijas neatkarību, jo telpās nevarēja to darīt, jo varēja noklausīties. Sabils iela nozīmē arī to, ka 5 minūtes no centra es jūtos kā laukos. Un vēl es jūtos kā pagājušā gadsimta sākumā. Šeit iela nav asfaltēta, šeit ir putekļi. Tas varbūt ir tā kā izklausās negatīvi, bet pats pozitīvākais ir tas, ka no rīta tev pamodina putniņi, kas čivina. Cilvēki ir izpalīdzīgi. Nu, piemēram, ja kādreiz pietrūkstās milti vai cukurs, tad var iet pie kaimiņiem un tu zini noteikti, ka tu dabūsi, vai arī izpalīdzēt kādreiz ar kādiem telefonu zvaniem vai kādam vai kaut ko iztulkot angliski, teiksim, ja. Mēs te izpalīdzam viens otram, kaimiņi. Šī ir unikālākā vispār Pārdaugavas, es domāju, viena no vecākām Pārdaugavas tieši Švārdsmuižas teritorijas vasarnīcam. Protams, šodien viņam tāda bēdīga izskata pēdējās dienas, ja būtu vēl kāds saimnieks paņemtu viņu, restaurēt, bet viņa saistīta ar slavena baronu un grafu von der Palenu ģimeni, jo baronais von der Palen izbūvēja tieši sev vasarnīcu. Kāpēc var arī konstatēt uzreiz, ka tā ir vasarnīca? Tāpēc, ka vasarnīcas kungi agrāk būvēja ar atsevišķo virtuvē. Vispirms ugunsdrošības nozīmē, un otra nozīme bija tā, ka tur dzīvoja kalpi,
Un treškārt nenāca kungiem goda istabas smaka. Šo māju 20. gados nopirka būvinženieris Pauls Benfelds un pārbūvēja, uzbūvēja otru stāvu. Pārējo Teresīnas ielai pāri mēs uzreiz jūtam, ka tā Sabjos iela paliek plaša, tāda interesanta, gaiša. Viņa piekļaujas Kapseli ielu, par to mēs stāstījām vienu no mūsu raidījumiem. Un līdz ar to Kapseli ielu rajons, kas bija paredzēts apbūvēt tā kā otru Mežparku Rīgu ar plašam, skaistam savrupmājas villam. Sabjos iela 11, 12. gada būvēta Indrika Devendrusa tāda interesanta 3 stāvu māja, jo toreiz pēc noteikumiem pirmam stāvam bija jābūt obligāti mūra, un no abiem pārējiem stāvi varēja būt koka. Un kādreiz šeit bija vesela rajons, 2 tādas tipa, viena tipa mājas, un pagalmā vēl viena 2 stāvu saimnieku ēkā. 1906. gadā Rīgas ielu sarakstā iekļāva bijušā birģermeistara von Strezova vārdā nosauktu ielu. Ielas kreisā puse ar mazām būdiņām piederēja Rīgas lopu patversmei, bet vēlāk ēkas pārņēma Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrība. Ap 1920. gadu ielu pārdēvēja par Struteles ielu. Jaunākā ēka te ir arhitekta Dāvida Zariņa 1938. gadā projektētais nams konstruktīvisma stilā, no toreiz modernā materiāla Siporeks. Bet interesantākais pagalms ir Struteles ielā 3. Par to pašu nosaukumu Struteli, ja? Tas ir pagasts Jaunpilī, pareizāk sakot, Muiža Jaunpils pagastā tā ir, ja? Un tur ir, kā jūs labi ziniet, ir dzimis Krišāns barons. Tā Muiža. Viņa atbilst tam ielas nosaukumam. Viņš arī maziņš un arī tāds smilšains un arī tāds vientuļš. Es ienācu šeit pirms gadiem 6 laikam vai 7, tā tur sanāk. Un man ļoti iepatikās šis pagalmiņš, jā. Es esmu noteikti Pētera Blūma virziena piekritēja, jā. Un tā ir mana mākslinieka darbnīciņa. Un viņa bija tādā, kad es viņu ieguvu, es tā varbūt parādīšu, viņa bija tādā briesmīgā stāvoklī. Un te ir tas stāvoklis vēl ir redzams, jā. Tad es ķēros vērsim pie ragiem, vācot vecās durvis, dēļus tieši meklējot vislīdzīgāko platumu, kādu varēja šos te apšuvumu dēlīšus. Toreiz tehnikas Vilhelm Hofmanis pēc Rozemundes īpašnieces pasūtījumā izbūvēja 2 dzīvokļu ēku ar verandiņam, dziļumā priekšā dārziņš. Uz pirkstni var saskaitīt tos objektus, kur pilnīgi infrastruktūra gadsimta sākuma 1899. 900. gada infrastruktūra ir redzama. Tas ir dzīvojama ēka ar verandam, šķūni priekšmalkas, veļas mazgatavo, jo toreiz veļu nemazgāja mājas, jo, protams, no veļas nāca tvaiki, un tas varēja sabojāt dzīvojamas telpu un dzīvojamu māju. Un tālāk jau iet sarga un setnieka dzīvoklīts, neliels dzīvoklis, kas ir 1 stāvu māja pagalmā. Mūsu pagalmā ir tādi ļoti simpātiski cilvēki, un mēs te kopā zālā iesējam. Un redz, pasaulē esot tā, it kā, kad zāle dod vairāk skābekli nekā koki. Mums pat sapropels te tiek vests no brocēniem, jā. Mālu mēs vedam no Bauskas, lai bišķi tur tā pa virs pakaisīt. Un tā bišķiņ jau viņi arī aug. Labdien, kaimiņi atnākuši! Mēs jau esam pazīstami no tā laika, kad jūs zīmējāt Rīgas 800 gadai tur tās bildītes. Jā, uz metāla tas bija gan realizēts. Mēs sākām runāt par tām naudiņām, un tad es vēl atcerējos par Vērdiņu. Buros Arnolds bija pamanījis manas ilustrācijas, karikatūras, un pat cik lellē ir zināma nosacītība, un karikatūrās tā ir visizteiktākā, tad viņš aicināja, vai es negribētu kaut ko izdarīt. Pigmalions pasaka par Vērdiņu, un vanadziņš tās varbūt tās nopietnākās formas ziņā. Jūs taču esat rīdzinieks īsts? Dzimis Rīgā. No viena kalna pārcēlies uz otru, no Grīziņa kalna uz Zāgnes kalnu. Tā kā es tikai pa uzkalnēm. Kad es šeit ienācu, mani sievas vecāki šeit turēja cūku. Man liekas, vai pat 2 cūkas nebija, un es viņu Zāgnes kalnu tirgu palīdzēju iztirgot. Man ļoti patīk fizisks darbs. Man patīk pļaut zāli, man tiešām patīk. Man patīk grābt lapas, man patīk sniegu tīrīt. To dara patiesībā šitā te
Rudens darbu un sēņu laikā tiksimies Barviku, Gaileņu, Rudzu un citās Jaunciemielās.